Labdien, augsta godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze, labdien, ārlietu ministrs, labdien, kolēģi, ekscelences. Es gribēju šodien savā runā mazliet šo ārpolitikas visu to stāstu salīdzināt vairāk tā kā ar cilvēku dzīves ciklu. Un kā katram cilvēkam augot, viņam ir kaut kādi mērķi bijuši. Un Latvijai šis mērķis viennozīmīgi ir bijis plaukstoša valsts, laba vide, laba vieta cilvēkiem, kur dzīvot. Un, lai šo mērķi sasniegt, mēs arī esam ļoti sistemātiski virzījušies un izvirzījuši dažādas uzdevumus tā sasniegšanai. Kā piemēram, līdz 2004. gadam mums definējam to, ka mums jāiestājās Eiropas Savienībā, NATO, un mēs kā kārtīgi skolnieki to arī izdarījām. Un, kad skolnieks pabeidz vidusskolu, viņš iestājas tālāk augstskolā. Un pēc iestāšanās augstskolā mēs nodefinējām nākošo mērķi, un tas bija iestāšanās Eirozonā. Un dotajā brīdī mēs ļoti raiti uz to ejam, un galvenais uzdevums mums ir, protams, iestāties Eirozonā un izdarīt to pēc iespējas maksimāli labākiem rezultātiem, kas neapšaubām arī mums varētu izdoties. Un tālāk jau pēc šī mērķa sasniegšanas mums būs jāuzstāda nākošais mērķis. Un kā pēc universitātes pabeigšanas kārtīgam cilvēkam ir arī tā došanās tajā darba tirgu. Un kāda būtu tajā Latvijā varētu izcīties šī došanās darba tirgu, tas varētu būt šī iespēja prezidējošās valsts status, kas būs Latvijā 2015. gadā. Un mums tad tā būs milz iespēja vispār Latvijai parādīt plašai pasaulē, kas mēs tādi esam, un izvirzīt kaut kādus nākošos mērķus un, protams, tos arī sasniegt. Bet kāds tad ir mūsu tas tālākais uzdevums? Tērēt, patērēt, ražot, kā mēs sev parādīsim pārējai pasaulē. Un, manuprāt, būtu tādas dažas pamatlietas, kas tomēr būtu kaut kā jāievēro. Un tā pirmā lieta, tas būtu par dzīves apstākļiem vispār Latvijā, un ļoti nozīmīga sastāvdaļa ir tieši enerģētika, jo tas attiecās uz mūsu mājsaimniecībām. Un kā mēs tagad varam redzēt, šis dabas gāzes cenas lēciens, kādas ietekmējās siltuma tarifiem. Un, protams, mēs varam ļoti daudz ko darīt iekšpolitikā, un mēs arī to daram, un arī nākošajā plānošanas periodā ir ļoti daudz iestrādes veikts. Bet ārpolitiski skatoties, kādas tad mums ir šī enerģētikas stratēģija. Lietuvai enerģētikas jautājums nacionālās drošības jautājums. Tāpat arī viņiem prezidentūras laikā tā būs viena no galvenajām prioritātēm. Latvijai kādā līmenī tiek stādīts šis enerģētikas jautājums un kāda būs šī virzība, tas jautājums pagaidām neatbildēts. Skatoties uz tām lietām, kas tagad dzirdās apkārt, tas ir LNG stacija Somijā, kas piederēs Gazpromam. Manuprāt, tā nebūs alternatīva Latvijas enerģētikas neatkarībai. Un būtu jādomā kaut kāda risinājuma šajā jomā. Un enerģētiskā neatkarība tā būtu kā vienai no prioritātēm. Vismaz alternatīvai, kas pagaidām, diemžēl, mums nav. Tālāko lietu, ko es gribēju minēt, protams, mums jāpadara kaut kā šis mūsu skats pasaulē, kaut kā Latvijas vārds kaut kā ievērojams. Un cilvēks iet veiklā, izvēlētos preci, izvēlās pēc preču zīmes, zīmolu, tādējādi saņemot arī kaut kādu garantiju par šo preci. Vai Latvijas vārds ārpus Eiropas Savienības ir izskanējis? Un Eiropas Savienībā, protams, visi zina, kas ir Latvija, tur nav vienam jautājumu, tas ir panākts. Grieķijā visi zina, kas ir Valds Dombrovskis, un šī lieta ir panākta, un tas viennozīmīgi ir pozitīvi. Taču ārpus Eiropas Savienības valsts robežām bieži nākās dzirdēt tādas lietas, kad Baltijas valsts jauc ar Balkānu valstīm. Un, manuprāt, ja Latvijas vārds neiegūs atpazīstamību ārpus Eiropas Savienības, tas būs kā nopietnas apgrūtinājums latviešu uzņēmējiem iekarot valsts, kas ir ārpus Eiropas Savienības. Un
tieši valsts tēla atpazīstamība ir kā būtisks priekšnosacījums tam, lai latviešu uzņēmēji spētu iekarot arī citus tirgus. Un tad jautājums ir tās, ar ko īsti nodarbojas vēstniecības ārpus Eiropas Savienības. Kāds viņa galvenais pamatu uzdevums, vai tas tiešām ir dalīt vīzas, vai tas ir tomēr veicināt šo apusējo sadarbību, vai tas ir tomēr veicināt Latvijas tēla atpazīstamību. Un galvenais jautājums, ko es varētu uzdot ārlietu ministram, tas varētu būt, vai ir kaut kādi kritēriji, kā mēs tik tiešām varam pārbaudīt to, kāda ir mūsu vēstniecību atdeve, ekonomiskā atdeve šī ekonomiskā sadarbības veicināšanai. Vai mēs to varam kaut kā nomērīt. Protams, šie dati ir dažādi, bet tur man liek domāt to, ka šī ekonomiskie rādītāji paši uzņēmēji lielā daudzumā izdara lielāko darbu. Jautājums tāds, ko izdara mūsu vēstniecības un kā mēs viņiem varam likt strādāt aktīvāk, labāk, un tam arī būtu jābūt vienam no mūsu ārpolitikas uzdevumiem nākotnē. Paldies par uzmanību. Paldies.